Labdien, cienījamie kolēģi un dabas draugi. Man ļoti liels prieks ir būt šodien un atklāt semināru par sugu aizsardzību. Un īpaši prieks būt šeit, Latvijas Universitātē, un kur gan citur, jo šī ir vieta, kur mājo zinātne, un šī ir arī vieta, kur ir man ļoti tuvu, jo pavisam nesen šeit piedalījos Ģeogrāfijas fakultātes salidojumā. Latvijai ir svarīgi sasniegt izvirzītos mērķus dabas resursu pārvaldības jomā un ir svarīgi atjaunot mūsu dabas resursus, gan lai saglabātu Latvijas dabas vērtības un bioloģisko daudzveidību nākamajām paudzēm, gan arī lai cīnītos pret klimata pārmaiņām. Un tam ir nepieciešama mērķtiecīga dabas aizsardzība ar formulētiem un izmērāmiem mērķiem, lai varam konkrētāk un liederīgāk rīkoties to sasniegšanā. Šajā LIFE integrētajā dabas projektā Latvija Nature ir vienojušās 10 institūcijas ar mērķi pilnveidot dabas aizsardzību. Un šodien īpaši vēlos izcelt dabas aizsardzības pārvaldes ekspertu, Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes zinātnieku paveikto. Paldies jums par profesionālo varēšanu rast pilnīgākas un jaunas pieejas dabas aizsardzībā. Dabai vienmēr ir bijusi nozīmīga loma Latvijas iedzīvotāju dzīvēs. Ziedu pļavas, upju straujteces un dzīvības pilns mežs ir vide, kurai mēs jūtamies piederīgi. Kopš neatkarības atjaunošanas esam aktīvi iesaistījušies starptautiskos procesos, kas vērsti uz dabas vērtību saglabāšanu. Jau 30 gadus esam Rio de Janeiro konvencijas par bioloģisko daudzveidību dalību valsts, apliecinot, ka arī Latvija uzņemas atbildību par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu. Pirms 20 gadiem mēs pievienojāmies Eiropas Savienības valstu saimei un lepojamies, ka kartē ir arī mūsu tižvietas. Biotopu direktīva paredz, ka katrai Eiropas Savienības nozīmes sugai un biotopam ir nosakāmi konkrēti, izmērāmi aizsardzības mērķi. Turklāt gan aizsargājamo teritoriju veidošanai, gan aizsardzības mērķu noteikšanai jābalstās zinātniskā, sistēmiskā pieejā. Biotopu direktīvas fokusā ir ne tikai biotopi, bet arī sugas. Un kā spilgtus un atpazīstams sugu piemērus varam nosaukt meža silpureni, ūdru, nēģi, brūno lāci, kokvardi, dīķa naktssigspārni un daudzus citus, jo 115 no Latvijā sastopamām sugām ir aizsargājams biotopu direktīvas kontekstā. Un lai arī kopumā dabas jomā mums ir patiesi daudz darāmā, ir arī iepriecinoši piemēri. Tā pagājušajā vasarā Latvijā Natura projekta eksperti atklāja lielāko dzeltenās dzegušu kurpītes atradni Latvijā, ir palielinājies kokvardas izplatības areāls, kā arī šogad uzsākt starptautisks projekts nedaudz mistiskās vaboles lapkoku praulgraužu aizsardzībai. Tomēr vairāk kā pozitīvi piemēri ir sarežģītie gadījumi, kad mums jārīkojas, lai saglabātu dabas daudzveidību nākamajām paudzēm. Te palīdzēs kvantitatīvi un kvalitatīvi precīzos rādītājos izteiktie dabas aizsardzības mērķi, kas ļaus labāk novērtēt nepieciešamo ieguldījumu nozīme. Latvija var lepoties ar Latgalē esošo Sīveru ezeru, kas uzskatāms par pasaules lielāko un bagātāko biotopu direktīvas augu sugas smalkās najādas atradni. Te es vēlētos pateikt paldies Uvim Suško un citiem dabas ekspertiem par viņu ieguldījumu un pētījumiem. Šāda privilēģija visas pasaules mērogā, protams, uzliek arī lielu atbildību saglabāt šīs dabas vērtības nākamajām paudzēm. Tā skaitā nodrošināt optimālu aizsardzību Sīveru ezeram. Cits izteiksmīgs piemērs ir Igaunijas rūgtlape, ļoti reta suga visā tās mazajām areālā ar dažām atradnēm Igaunijā un 2 atradnēm Latvijā. Un tā atkal ir liela atbildība saglabāt rūgtlapu nākamajām paudzēm. Ja viena no 2 Latvijas atradnēm jau 10 gadus tiek atbilstīgi apsaimniekota un monitoringas vedīgi domāt, ka atradne ir dzīvotspējīga, tad nepieciešams pielikt būtiskas pūles otrā atradnē, lai nezaudējam rūgtlapi un tā priecē mūsu bērnus un mazbērnus.
Mums ir ļoti svarīgi panākt, ka dabas vērtību saglabāšana ir balstīta zināšanās, sistēmiskā un uz skaidru mērķi balstītā pieejā. Un šodienas seminārs ir nozīmīgs solis virzībā uz šo mērķtiecīgo dabas vērtību saglabāšanas pieeju. Dabas aizsardzības mērķu sasniegšanu lielā mērā ietekmē tas, kā spējam sabalansēt dažādu saimniecības nozaru un dažādu sabiedrības grupu intereses. Tāpēc ir ļoti svarīgi ieguldīt kvalitatīvu darbu Latvijas teritorijas plānošanā, identificējot dabas daudzveidībai būtiskākās vietas un nodrošināt tām vēlamo apsaimniekošanu. Līdz ar to mēs apzināmies, cik būtiski ir dabas mērķus izteikt kvantitatīvi un kvalitatīvi precīzos rādītājos, lai nepieciešamības gadījumā varam rīkoties šī stāvokļa uzlabošanā. Ceļš, lai sugu un biotopu aizsardzības mērķus padarītu par pilnvērtīgu elementu Latvijas attīstības plānošanas ietverā, būs pilns izaicinājumu. Vienlaikus man ir pārliecība, ka zināšanās balstīta pieeja ar skaidriem, atklātiem mērķiem un pamatojumiem ir labs sākums. Lai mūsu bērniem saglabājas iespēja dzīvot skaistā, dabiskā vidē, ar ziedošām pļavām, brīvi tekošām upēm un dzīvības pilnu mežu, un lai mēs dabu redzam tik skaisti vienmēr kā šajā prezentācijā. Paldies un veiksmīgi jums semināru!